Piespēle aizsargam līdz vārtiem, ripa netiek pēc Bajeva metiena. Ja, Bajevs, kā 7. atsargs, uzreiz izgāja. Labi atstāja partnerim Bukartam ripu Kārija, vēlreiz Kārija, ripa pie Spartaka vārtiem. Arnesons un ripa ir vai nav vārtos? Ripa ir vārtos. Ripa ir vārtos. Arnesons vai Bukarts, jā, tieši tā. Tur abi divi pacīnījās, var teikt, iestūma. To varēja noteikt tikai pēc tiesneša žesta. Jā. Viņš norādīja uz vārtiem, skatāmies vēlreiz. Arnesons, pilnīgi tur nav vispār šaubu nekādu. Arnesons gūs savus pirmos vārtus. Pirmos, nu, viņam ir jāsāk spēlēt rezultīvi. Viņš spēlē šobrīd ar Kariju un Bukartu, tātad 4. trīnieks, un labi pacīnījās acīgi, un Šupers var arī pasmaidīt. Var sākt uzbrukumu. Pilnā sastāvā Rīgas Dinamo, ripa no mums ejam uzbrukumā. Iguldens jau laukumā, Kārija piespēlē pa labi. Arnesons vārtu priekšā pievienolē. Maiks Iguldens šķiet paspēja mainīt ripas lidojuma virzienu, jeb arī nē. Jeb arī no aizsarga. Ripa ielido vārtos, ja no aizsarga, tad Arnesonam otrie gūtie vārti. Atkal, it kā tā nekur nesteidzoties, kaut kā tā nesaprotam, tā viņš kaut ko darīs, nedarīs tā lēnām, it kā neveikli. Kāda starpība ir vārtos? Tur ir vārtos, divi pret galvenais. Rīgas Dinamo vadībā. Skatāmies, vēlreiz. Nu, tagad tiešām. Jā, grūti pateikt, tur no Iguldena vai no aizsarga. Tā, Arnesons, tur tas ir skaidri redzams. Un drīzāk jau Spartaks. Jā, no aizsarga izskatās, ka no Višņevskas slīdes. Jā, tagad lieliski redzam, no Višņevskas slīdes. Ripa ielido Spartaka vārtos, tas nozīmē, ka Arnesonam otrs vārtu gūms šajā spēlē. KHL čempionātā, pagājušajā sezonā Prusakam bija 8 tādas spēles. 1 pret 2. Cibaks šķiet vai Cibaks vai Rūžička. Katrā ziņā viens no Slovākiem noteikti iemeta ripu mūsu vārtos, rāda tūplānā Cibaku, acīm redzot Mārtiņš Cibaks. Bija tas, kurš ieraidīja ripu mūsu vārtos. 3 iepriekšējās sezonas viņš Zviedrijā aizvedīja, un tagad pirmā sezona viņam kontinentālajā hokeja līgā. Paskatīsimies vēlreiz, un tad arī viss būs skaidrs. Levandovskis. 3 spēlētājs pret 2, un Cibaks viens pats. Un šeit, protams, Vārtsaks neko nevar izdarīt, absolūti neko. Labi, Hossa. Tautietis Baranka. Lūk, ko nozīmē, kad ripa atlec no apmalas. Spilgts piemērs tam, ka Vārtsakam tas nepatīk. Šoreiz tas mums nāca par labu un jau steidz arī sprukta aktivitāte. Beidzot, pēc tik daudzām neveiksmēm vārtu priekšā iepriekšējās 3 spēlēs Jānis Sprukts ieraida ripu vārtos ļoti augstasnīgi. Viņš nospēlēja vārtu priekšā 3-1 Rīgas Dinamo. Atjauno 2 vārtu pārsvaru. Skatāmies vēlreiz Hosas metiens, un ripa atlec it kā pie Spartaka spēlētāja. Tā izskatījās, it kā pie Kostjučenoka, bet Jānis Sprukts to iegūst un ieraida vārtos. Izdevās. Ribinu neizdevās toties sakopā. Uz zilās līnijas aptur ripu. Tomēr Kņazjevam 16. vārtu čempionātā. Tomēr Spartakam izdodas iemest un samazināt atkal līdz minimumam. Tas ir tas, ko es teicu. Liecās vadus, kamēr lūza, vienreiz tam vajadzēja notikt, agri vai vēlu. Diemžēl tā tas arī notika. Nekas, mēs esam priekšā vienalga, 3 pret 2. Protams. Mēs esam priekšā. 3-1 tev sirsnīgi mierīgāk ir. Protams, daudz mierīgāk. Ja tagad būtu izdevies nospēlēt šo skaidrisko mazākumu, tad būtu vēl mierīgāk. Un pēc tam jau Spartakam, šeit nevisai veiksmīgi Edgars nospēlēja. Tāds metiens starp kājsargiem izslīdē ripa. Ļoti spēcīgs plaukstas metiens Kņazjeva izpildījumā. Un rezultāts kļūst 2 pret 3.